Popienas kūpā, kurīnieču. Posaka, kurma pastāv mans dzedam jezums, a dzedam jezumam jau baba ķena. Posaka par vecēti pie kunga. Vecēts aiziet pie kunga. I prosa, I man sīra rudzuceņu. Kur pazuda tas rudzuceņš, ko vakarīņa? Man skats šņūbrīta, a bolta koza agrāk. A kur tu pats biji? Es bostus pavadīju, a kur baba bija? Goja leidza, a ko pārni darīja? Skrieja pakaļ, a tev ko napīja? Pievu, žogos mūza. Izkrāja bērnu olā, a tev ko naroki? Roku, lopsta mūza. A tev ko naboja bija kaļēja? Aizboja bija kaļēja, a kālēs bīzu putru pieņems, ceplī īliec I porpēs uz 99 goblins. A tev ko našīja? Šīvu, odata mūza. Atgadījums no manas dzīves. Kādu rītu es piemostos, gerbos, skatos. Vienas zetes trūkst. Es gribu pēc citas zetes. Noeju lejā, braucu ar autobusu skolu. Pēc visam stundām es eju uz Popienas kopā, kurīnieču. Mēs apsēžamies un sākam dziedāt. Tad kādā brīdī Karina un rāda uz zemi. Es nesaprotu. Klusītiņam iečuks zeķe. Paskatos, tā taču mana zeķe. Zināt, kā viņa tur nokļuva? Kad es vilku bikses, iesprūdu bikšu starā. Kad es krēslu skratīju kājas, izkrita ārā. Anekdota. Kāda māte sauc savu dēlu? Jānīt, nāc uz māju. Zēns atbild, nesauc, es nedzirdu. Gribat vēl vienu anekdoti? Jā. Es vēlējos, lai jūs man sarīkojat dzimšanas svinības Pelnušķītes stilā.